Tātad, labdien, esmu Mārtiņš. Šodien priekšā stāvu ar kādām vairākām lomām, gan kā LMT darbinieks ar rūpi kopā ar komandu par kiberdrošību, un lai viss ir droši, gan ko lietojam, gan ko lietosim, gan arī kā iedzīvotājs, jo tas, ko es stāstu un tas, ko es daru, saskan ar to, kā es pats jūtos un ko es par to visu domāju. Un arī kā kiberaizsardzības vienības kibersargs, kas arī vairs jau nav noslēpums. Lūk, un šodien tad stāsts ir par to, kāda ir LMT pieredze, kā mēs pieslēdzamies un kā mēs lietojam GLVX, arī ko tas nozīmē. Un faktiski ir tā, ka kādēļ sēdēju domāju, ko pateikt sākumā, kādēļ es esmu šeit. Un tādēļ, ka man divreiz uzaicināja. Pirmoreiz uzaicināja piedalīties, pieslēgties GLVX-am pašos pirmsākumos, kad tas tika tikko veidots. Un otrais ir tad, lai izstāstītu, kā tad ir, kas tad sanāca. Un jā. Pirms mēs pieķeramies pie konkrēti tieši Latvijas šī izpildījuma, varbūt ātrais ieskats tajā, kas tad ir interneta apmaiņas punkts, kā tas darbojas un ko tas nozīmē. Jo ir tā kā pierasts, ka internets, viņš tur ir, bet viņš ir tā kā gaiss un ūdens. Viņš kaut kādu iemeslu tur ir un kaut kā darbojās, bet tieši kā, tā ir, vienai daļai klātesošo ir melnā maģija, otrai daļai klātesošo droši vien, ka jūs varat to izstāstīt labāk par mani, dziļāk tehniski. Bet īsumā iztēlojieties mobilo sakaru komersantu, kurš vēlas nosūtīt datu plūsmu uz kaut kurieni citurieni internetā. Un ir nepieciešams atrast ceļu kaut kādā veidā no šī punkta līdz tam. Visvienkāršākais veids, protams, ir novilkt vienu taisnu kabeli, un tad pa turien arī tas notiek. Bet iedomājieties, to serveru internetā un gala punktu ir ļoti daudz, un vienu taisnu kabeli pie katra nenovilksi. Ir nepieciešama kaut kāda veida infrastruktūra, caur ko tas notiek. Un tas faktiski veidojās, kad ir elektronisko sakaru komersanti, ir satura piegādātāji un ir interneta apmaiņas punkti, kas šī ekosistēmā veidojās. Un katram no viņiem ir dažādi savienojumi ar dažādiem elementiem no šī te. Un, ja mēs paskatāmies uz šo konkrēto bildi, tad tur, kur ir IXP pa vidu, var faktiski tādu pašu zīmējumu zīmēt, piemēram, B ir viss šāds te aplīts tālāk pieveidots uz priekšu. Un tā mēs faktiski varam paplašināt, izveidot milzīgu karti, kas mazliet līdzinās meša tīklam, kurš ir savienots visādos virzienos dažādos. Un internets darbojās pavisam vienkārši. Internets atrod, faktiski izveidojās savienojumi starp specifiskāko, precīzāko, taisnāko un ātrāko ceļu no punkta A uz punktu B, lai kāds šis te punkts būtu. Un ko mēs no tā iegūstam? Pirmām kārtām tā ir tātad efektivitāte. Mēs iegūstam ātrāku datu pārraidi, jo, ja pēc iespējas mazāk elementu piedalās šī te plūsmā, tās aizturas, ko katrs elements veidos, viņas ir mazākas. Kādēļ tas ir svarīgi? Ne visās situācijās, nevienmēr, jo, lai skatītos YouTube video, aizturas un savienojumu ātrums, protams, ir svarīgi, bet ne tik ļoti. Bet tāpat laikā kaut kādiem citiem pakalpojumiem, kas ir, resursi ietilpīgākie, tiem tas ir vienkārši svarīgāk nekā citiem. Un otrs ļoti saistītais iemesls ir mazāks aizturas, jeb latentums, un atkal ne visos savienojumos, ne visos risinājumos tas ir svarīgi, bet, piemēram, tādos risinājumos kā apmācības, izmantojot papildināto realitāti, kur tad studentam ir brilles, viņš redz priekšā kaut ko, bet viņam pasniedzējs no pasaules otrās malas stāsta, tu tagad dari tā. Šī situācijā ir svarīgi, lai starp kustību un iespēju pasniedzējiem redzēt kustību un pasniedzēju komandu būtu pēc iespējas mazāks laiks, piemēram. Un līdzīgi ir arī ar citiem iemesliem šāda tīkla veida struktūra, kas līdzīgi meša tīklam faktiski nozīmē, ka šie savstarpēji savienotie tīkli veido savstarpēju arī aizvietojamību, jo, ja kāds elements no šīs infrastruktūras pazūd, ceļu var atrast caur citiem elementiem, jo šo te potenciālo ceļu ir samērā daudz. Un, attiecīgi, protams, kad ņemot vērā, ja mēs varam izmantot efektīvākus savienojumus, automātiski tas nozīmē arī iespējamu izmaksu samazinājumu, kā arī dod iespēju optimizēt vietējo trafiku, kas šī konkrētajā gadījumā ir GLVX stāsts. Un tātad, kas tas tāds ir? GLVX patiesībā ir Latvijas nacionālais interneta apmaiņas punkts, tāds pats interneta apmaiņas punkts kā citi, bet ar dažiem specifiskiem papildus nosacījumiem. Pirmkārt un galvenokārt tas ir nacionāls tieši ar uzsvaru uz nacionālo drošību, uz noturību
uz spēju pārdzīvot lielākus incidentus un uz spēju turpināt iekšēju darbību, pat ja ir nepieciešams atslēgties no ārējā globālā interneta. Rezultātā, protams, ka loģiski, ka šāds interneta apmaiņas punkts LVRTC paspārnē ir paaugstinātas drošības sistēma un uz viņiem attiecās arī attiecīgi papildus drošības prasības. Galvenais mērķis tātad spēt nodrošināt darbības nepārtrauktību un paturēt to internetu plūsmu Latvijā, kuru ir iespējams un ir nepieciešams paturēt. Kādēļ tas ir svarīgi? Ja jūs palasīsiet mazliet vecas ziņas, ir bijuši incidenti, kuri ietvaros vai nu apzināti vai neapzināti, bet caur vienu otru austrumu valsti ir kādu brīdi daļa interneta plūsmas izvadīta. Un tas liekas neloģiski, jo ja es no Latvijas adreses pieprasu Latvijas resursu, kāpēc tas noskrien šādu ceļu. Bet, ņemot vērā interneta BGP protokola īpatnības, tā var. Prioritizējot šo te interneta apmaiņas punktu, savukārt šo risku ir iespējams samazināt, līdz ar to mēs arī ikdienā paliekam mazliet drošāki. Un tad, protams, arī uzdevums nodrošināt tieši Latvijas iedzīvotājiem iespēju faktiski strādāt savās organizācijās un iestādēm strādāt, attiecīgi sadarboties savstarpēji gadījumā, ja ir krīze. Šis ir mans minētais jau atslēgšanās scenārijs. Katrā stāstā, kad es ar kolēģiem runājos, es vienmēr cenšos atbildēt uz kaut kādiem jautājumiem. Un zīmīgi šie jautājumi sākās ar kā burtiņu. Kas? Kā? Un tad ir viens no nākošajiem ļoti būtiskajiem iemesliem – kādēļ? Un kādēļ ir stāsts par to, kas mēs esam, par mūsu atbildību, kas izriet no tā, ko mēs darām, kam mēs palīdzam un kādi pakalpojumi mūsdienās patiesībā ietver mobilos sakarus. Tad, kad sākās aktīvs darbs, uzsvērtāks darbs ar darbības nepārtrauktību un visaptvarošu aizsardzību, arī mēs, protams, ļoti padziļināti analizējām saistītos aspektus. Un tur parādās ļoti interesanta tāda miedarbība. Viņa ir ļoti klasiska. Sakaru nav bez elektrības. Loģiski, vai ne? Tāpat laikā elektrībai, jeb enerģētikas sektoram, ir nepieciešams koordinēties, lai nodrošinātu enerģijas piegādi. Ko tam vajag? Sakarus. Un mūsdienu pasaulē tie ļoti izteikti, protams, ir mobilie sakari. Un šādi mēs varam paņemt dažādas nozares, un šīs savstarpējās miedarbības atrast aizvien vairāk un vairāk. Un tad, kad mēs sākām vērtēt, kas ir tie pakalpojumi, ko kam vajag, izrādījās mums pašiem šķiet, ka tā būs balss, ka tie ir balss zvani, kas ir primāri nepieciešamie, bet tad tomēr laika gaitā uzsvars ir pārgājis vairāk datu virzienā. Jūs mums iedodiet datus, balsi, mēs tur patiesībā par tiem datiem varbūt pat dabūsim. Tas var būt Teams zvans, tas var būt tur signāls vai WhatsApp, vienalga, kas kam darbojās. Bet patiesībā aizvien lielāks uzsvars ir tieši uz datu pārraidi. Un tāpat kā internets, kurš tur kaut kur ir un kaut kā darbojās bišķīt melnā maģija, bet viņš tāpat kā gaiss un ūdens vienkārši mums ir, līdzīgi patiesībā piedalās arī mobilie sakari jomās un situācijās, kuras mēs pat neiedomājamies. Jo dažādi sensori, dažādi dzīves procesi patiesībā pieprasa nepieciešamību spēt komunicēt operatīvi, atrodoties kustībā. Tie ir dažādi drošības un glābšanas dienesti, tie ir dažādi sensori līdz pat viedajiem luksaforiem, kuri pielāgojās plūsmai, atbilstoši tam, ko izdodās darīt, bet viens luksafors jau nav darītājs, viņi ir kopēja sistēma. Nav iespējams izlaist ļoti daudz mašīnas cauri vienam krustojumam un cerēt, ka tālāk tur kaut kas ļoti labi notiks, ja tie pārējie nebūs pielāgoti. Un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to mēs, protams, saņemot šo te uzaicinājumu piedalīties Nacionālā interneta apmaiņas punkta pieslēgumā, arī atsaucāmies un faktiski esam to jau lietojuši 2 gadus. Mēs 22. gada apmēram sākumā, kaut kur pavasaris man šķiet, ka bija, kad šis jautājums bija aktuāls. Pieslēdzāmies mēs ļoti ātri, ja nemaldos, apmēram 5 dienu laikā. Tur bija ļoti liela motivācija visās pusēs strādāt aktīvi. Un kopš šī laika esam izmantojuši šo interneta apmaiņas punktu atbilstoši tam mērķim un pielietojumam tā, kā tas būtu paredzēts. Un, protams, ka LMT ir savienojumi ne tikai ar GLVX, mēs esam liels internetu pakalpojums sniedzējs, mums ir ļoti lielas plūsmas, ko mēs pārraidam. Tādēļ mēs esam faktiski saslēgušies ar lielāko daļu no organizācijām un vietām, kur ir iespējams, un tajā skaitā mums ir arī tiešie savienojumi ar lielajiem datu operatoriem Latvijā, kas ir tur klasiskie tātad. Un
kā mēs strādājam šobrīd, mēs prioritizējam plūsmas patiešām. Primārais savienojums ir tiešais savienojums. Tātad, ja ir kāds savienojums no viena operatora līdz otram operatoram, un tātad, eksistē šis tiešais savienojums, tad šis uzvarēs. Datu plūsma, kas ir nepieciešama nodot no mums pie šī operatora, iet pa šo tiešo savienojumu. Ja tiešā savienojuma nav, tad nākošais prioritāšu sarakstā ir GLVX. Tas ir kā mūsu papildus drošības faktiski tāds garants un risinājums tām situācijām, kur ir nepieciešama mūsu klienta saziņa ar kādu no GLVX pieslēgtajām organizācijām. Cita starpā tieši caur šo kanālu mēs prioritizējam un apkalpojam to Latvijas DNS zonu, tās Latvijas DNS zonas, kuras ir izvietotas LVRTC DNS serveros. Tas nozīmē tātad primāri GovLV iet pa šo te kanālu. Kādēļ tas ir svarīgi? Jūs noteikti zinat aizsardzība dziļumā princips. Viņš tur skan labi un ir daudz kur piesaukts, bet ko tas praksē nozīmē? Praksē tas nozīmē to, ka katrai situācijai, katrai potenciālai, kurā var nonākt kāds risinājums vai sistēma, ir aizsardzības mehānismi, bet viņi ir vairāki un vismaz daļēji viens otru kompensējoši situācijām, ja gadījumā ar pirmo kaut kas noiet greizi, otrais turpina aizsargāt un mums patiesībā nav incidenta. Mums ir mazliet nosvārstījusies tikai sistēma. Un faktiski tad DNS, protams, ir aizsargāta sistēma. Mūsdienās tur ir dažādi drošības mehānismi pašā protokolā, bet es uzskatu šo te kanālu, caur kuru mēs šos pieprasījumus izpildām, par papildus šo te aizsardzību dziļumā kontroli. Tā. Ko mēs redzam no tā, kas notiek, kas ir pieejama informācija par GLVX un no mūsu pašu plūsmām? Es nevaru jums atklāt skaitļus un proporcijas, bet tas, ko es varu pateikt, ka mūsu datu plūsma aizņem diezgan tādu jūtamu daļu no tā, kas notiek GLVX-ā, un tas liecina, ka visticamākais, ka varētu arī būt vēl kādas organizācijas, kas varētu pievienoties un attiecīgi prioritizēt šīs te plūsmas. Un otrs ir tas, ka diezgan izteikti var redzēt, ka arī publiski dati jūs varat iet GLVX mājaslapā, paskatīties. Tātad tas ir darba saturs, kas tur tiek sūtīts, jo tā aktivitāte ap darba dienas sākumu uzkāpi un tad pret darba dienas beigām noplok. Savukārt, ja tās būtu izklaides saturs, kas tur tiek sūtīts, tas vairāk būtu uz vakara pusi, tad, kad cilvēki aiziet mājās un tad vēlas atpūsties, paskatās kaut ko YouTube un sociālos tīklos. Jo, no datu plūsmu apjoma viedokļa mēdīji parasti ir lielākais satura apjoms, kas veido kopējo trafiku gigabitos un megabitos. Tātad, pabeidzot šo stāstu, ja mēs gaidām, ka paliks labāk, bet paši neko nedaram, tad īsti nekas labāk nepaliek. Mainās laikapstākļi tikai. Tos arī nevar ietekmēt. Un aicinājums paskatīties tad uz šo te GLVX kā iespēju, paskatīties uz GLVX kā uz drošības līdzekli un uz kaut ko, ko mēs varam izmantot šodien, lai būtu mazliet drošāki, lai ieviestu šo te papildus drošības kontroli un būtu arī mazliet gatavāki tam, kas cerams nekad nepienāks. Es ceru, ka mums nekad nevajadzēs atslēgties no ārzemju interneta, tomēr, lai strādā pozitīvi. Ja rodas jautājums, vai es varu, vai tas attiecās uz mani vai uz manu organizāciju, un ir pāris lietas, kurām būtu jāizpildās, tad organizācijā ir nepieciešams savas publiskās IP adreses, jeb autonomā sistēma, un ir nepieciešami kaut kādi fiziskie savienojumi. Tad, protams, ir jābūt ir datu savienojumu līgumam, ir jābūt iespējām strādāt ar BGP protokolu, un attiecīgi, tad vismaz vienu fizisku savienojumu ir jāvar izveidot ar to infrastruktūru, pie kuras ir jāpieslēdzās. Attiecībā uz konkrēto interneta apmaiņas punktu, tad šobrīd ir saskaņošanā arī ministru kabineta noteikuma projekts par to, kas regulē, kā tiek regulēta šī interneta apmaiņas punkta darbība. Tieši šodien šie ministru kabineta noteikumi ir skatīti valsts sekretāra sanāksmē, un viņi tālāk dodās uz ministru kabinetu. Aizsardzības ministrija to organizē. Tur ir aprakstītas detaļas. Savukārt, ja jums ir kādi praktiski jautājumi un jūs šis stāsts ieinteresēja, tad laipni lūgti, tur ir LVRTC pārstāvi, kur atbildēs uz praktiskākiem jautājumiem un detaļām. Un mazais tā kā hints, jeb mājiens,
šis GLVX pieslēgums viņš nav tikai mobilo sakaru un citu internetu pakalpojumu sniedzējiem vai satura piegādātājiem. Tur pievienojas dažādas organizācijas, jo, piemēram, šobrīd jau, CERC ir pievienojies, valsts ieņēmuma dienests un tā tālāk tā joprojām. Tur jau bija krietnes skaits organizāciju, kas piedalās. Nu, lūk, ar to arī paldies par uzmanību. Ceru, ka noderēja, ceru, ka pieslēgto organizāciju skaits pie šī interneta apmaiņas punkta pieaugs. Paldies!